Esmu Jānis Džeriņš, esmu no CERT.LV, un es droši vien nepar tik skaistām un puķēnām lietām parunāšu, ja? Runa būs nedaudz par drošību. Nezinu, cik tālu man jāstāv no šitā aprāta. Tātad pirmais, ko gribēju teikt, ka MI visi runā par mākslīgu intelektu, bet mūsdienās ļoti populāra tēma, bet jāatcerās ir, ka šī zinātnes nozare, kas nav īstenībā ne rīks, ne kaut kāda lieta, ko var mierīgi ielikt kabatā un aiznest kaut kur, bet mākslīgais intelekts ir nozare, un man prieks par tiem, kas runā par konkrētiem rīkiem, nevis par mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts izdarīs šito vai izdarīs to. Var sakot, tas viss ir jau labu laiku no pagājušā gadsimta. Pats termins mākslīgais intelekts, ja nemaldos, 58. vai 59. gadā pagājušā gadsimtā tika pirmo reizi sāks lietot. Un kopš tā laika ir bijuši vairāki uzlēcieni, viļņi tādi, kad visiem zinātniekiem, pētniekiem, kas ar to nodarbojās, tik būs, mēs esam beidzot atraduši, tagad mums ir lielais mākslīgais intelekts cilvēku, mēs varam, drīz mums būs vai tikpat kā cilvēku līmenī, vai pat labāks kaut kas. Bija. Un par to neviens, diemžēl, nerunā, tāpēc, ka viņi bija un izbija šie visi iepriekšējie viļņi. Mūsdienās, tā teikt, protams, apstākļi nedaudz mainījušies, un tās pašas tehnoloģijas, neironu tīkli un vispārējais, viņi jau bija pagājušā gadsimtā, bet mūsdienās lieta tāda, ka tehnoloģijas, tieši datori ir daudz jaudīgāki. Un tas tāpēc, tagad mums tāda renesanse, un cilvēki izdomā, kā šos lielos dzelžus, un burtiski vakar vēzu, ka jau lielās kompānijas, kas ir, nezinu, Amazon, Google, Meta un vispārējie, viņi jau plāno būvēt atomelektrostacijas, lai vienkārši varētu nodrošināt elektrības patēriņu šiem datoriem. Var sakot, bet gribu teikt tā, ka ziema nāk, tas lielais, kā tu saki, ažiotāža beigsies kaut brīdi, cilvēki sapratīs, ko ar šiem rīkiem izdarīt var un ko nevar izdarīt, un tad nostabilizēsies, un tad dzīve turpināsies savā ikdienas ritumā, kā teikt. Šeit gribētu arī, es tā īsi vispārīgi parunāšu, tas viss varbūt nav gluži ar drošību saistīts, bet tieši par to ažiotāžu, to izmanto daudziem, tā ir jāuzmanās, tāpēc, ka cilvēki sasteidzīgi sāk darīt lietas un pieņemt lēmumus, kas nav īsti ne viņu klientūras interesēs. Tādēļ tas ģeneratīvais mākslīgais intelekts, par ko īstenībā visi runā, vai tie ir tie lielie valodas modeļi vai attēlu ģenerēšanas, viņi saturu ģenerē. Tur nav intelekta apakšā, ja? Ticiet man, nav. Ideja tāda, ka tur ir ļoti daudz cipari, miljoniem, miljardiem parametru, kas tiek tur pamainīti, salaboti tā. Tie resursi, uz ko viņi tiek trenēti, un jāatcerās, ka šie modeļi visi, viņi nemācās. Un vārdu mācīties jums kā skolotājiem vajadzētu nelietot īpaši, runājot par mākslīgā intelekta un tieši ģeneratīviem modeļiem. Viņi tiek trenēti. Modeļi. Mācīšanās. Viņam nav ne pieredzes, viņam nav ne sajēgas nekādas, kas tur ir, kas tur nav. Viss, tas iespējas, ko mēs lasot vai redzot tos visus rezultātus, tas viss rodas mūsu prātos. Piemēram, kā piemēru varētu minēt jūs kaut kādu arābu, taizemiešu, gruzīņu valodu vai vēl kaut kādu tekstu, piemēram. Jūs varat paņemt veselu milzīgu korpusu, jūs varētu sākt redzēt sakarības kaut kādas, ka pēc tāda simbola vai ķebura seko nākamais un tā tālāk. Un ja jums iedod jaunu virkni ar kaut kādiem ķeburiem, es redzēju, tur un tur pēc tāda un tāda ķebura nāk šitās ķeburs. Tas ir apmēram tas, kā strādā šie valodu modeļi. Viņi ģenerē, viņiem ir lielais uzvedne, kas nav jautājums. Jūs nejautājiet modelim neko. Jūs viņam dodat uzvedni, tā teikt, kur ir kaut kāds teksts, uzģenerē man nākamo vārdu. Tad viņš paņem ar to nākamo vārdu, atkal paņem šito pilno tekstu un atkal uzģenerē nākamo vārdu. Pēc varbūtības principa un reizēm, īstenībā varbūtība tur arī piedalās, tāpēc, kad ko pētnieki ir izvērtījuši, ja jūs katru reizi
ņemat nākamo vārdu, kas ir ar lielāko varbūtību, tur sakot, tad uz katru uzvedni vienmēr būs viena tā pati atbilde. Tāpēc viņi tur nedaudz pamaina, paņem pēc gadījuma no pirksta izsūs, mēs neņemsim pirmo, paņemsim trešo vārdu vai otro, kā tur ir. Tāpēc tie teksti ir dažādi, un līdz ar to viens vārds pamainās arī vispārējais. Un šis ir iemesls, kāpēc uzvedņu māksla, pareizi uzvedināt, rakstītās uzvednes arī ir tur pamainot dažus vārdus, kaut kādus artikulus lietojot vai tiešām vai netiešām kaut kādus vārdus pieminot, jūs varat iegūt pilnīgi kaut kādus citus rezultātus. Un arī pētījumi nesen bijuši, kad, par to intelektu, kad šis pētījums tieši bija par to, ka par matemātiskām problēmām un matemātisku problēmu risināšanu. Rezultāts tāds, ka intelektu tur nav. Kāpēc tas rezultāti reizēm ir tik labi? Tāpēc, kad milzīgajā, prātam neatverami tie apjomi, treniņa dati, kas tur ir ļoti daudz piemēri līdzīgi. Jums liekas, ka jūsu tā uzvedne, tas jautājums ir unikāls, bet īstenībā nav. Cilvēki par to ir runājuši, ir rakstījuši, viss tur ir. Tā teikt, un par populāro iespaidu par to, kā mums visiem iepriekšējais tas priekšstats, mākslīgais intelekts, roboti vai mūs visus apšaus vai apēdīs, vai aizvietos darbā vēl kaut ko. Īstenībā šī nākotne vēl tik tuvu nespīd, tā ka mēs varam justies droši. Ko mūsdienu intelekts māk darīt? Viņš māk uzģenerēt stāstiņu vai uzzīmēt gleznu vai vēl kaut ko. Par pārējām citām lietām nav īpaši jāsatraucās. Tātad, un strādājot ar šiem rīkiem, jāatcerās vienmēr. Tie ir un paliek vienkārši rīki. Kāpēc tas ir jāatcerās? Ir tāpēc, ka kaut kāda kiberhigiēna, kas attiecās uz visiem pārējiem, tur neievadīt kaut kādus sensitīvus datus kaut kur, atcerēties, ja jūs lietojat, kādu sistēmu jūs lietojat, piemēram, ja jūs lietojat kaut kādā internetu vietnē, kaut kāds pats ChatGPT, jūs nezināt visu jūs ievadīto to informāciju, vai viņš saglabā vai nesaglabā. Pat, ja tur ir ķeksīts nesaglabāt, ja jūs tur ievadījāt, es varu garantēt, ņemot vērā visu to, ka viņam ar jūsu uzvednēm viņi trenē savus modeļus, tā kā par to var nesatraukties. Un, protams, klasiskais gājiens, mēs runājam par izglītību un vispārējo, tas ir labi, bet izglītībai un kaut kādiem, civilizācijas attīstības mērķiem izmantot mākslīgo intelektu rīkus ir ļoti labi, bet viņus izmanto arī citi cilvēki, kas grib tikt ātri pie naudas. Tātad ir kaut kādi ieteikumi rīku lietošanā, piemēram, kā jau minēju, tagad ažiotāža ir liela, un visiem gribās vai pamēģināt, vai arī pārsteidzīgi, vai arī citi lietos, es nelietošu, kas tad ar mani būs, un bez pilnīgas izpratnes par to, kas tas ir un kā to darīt, reklāmas pārlūkos vai kaut kur es tur iet, kā viņš pie viņiem tiek, ir tās visādi ļaundari, kas grib arī šo ažiotāžu izmantot un panākt, lai jūs kaut ko nepareizi izdarat. Tātad es pārāk daudz nekavēšos, mums ir CERT.LV lapā apkopoti pārsvarā visi tie vairāk vai mazāk drošības aspekti, par ko būtu jāsatraucās parastam lietotājiem. Bet viena lieta, ko es gribētu, par ko es varētu parunāt, ir tas, ka tas saturs, ko jūs tur uzģenerējat, kā skolēnam jau vienalga, uzrakstīs atcerējumu, labi, skolotājs pamanīja, ieliks sliktāk atzīmi vai vēl kaut kur. Bet ja jūs, piemēram, ģenerējat un vienreiz jums uzģenerēja labu, otrreiz jums uzģenerēja kaut kādu labu saturu, tad jūs ar kādu laiku paliekat tāds paviršs, jo vienmēr, viņš izdarīs visu kā vajag, un pat neskatāties uz to visu. Un te jāzina, ka tie modeļiem, kā latviski pateikt, tas brīdis, kad viņš jums kaut ko izdarīs nepareizi, viņš nav paredzams pilnībā. Tā ka ar to jābūt vienmēr uzmanīgiem. Un, protams, man te droši vien būs vēlāk kaut kas par to.
Bet varbūt var šeit arī uzreiz pieminēt, ka par tām autortiesībām un vispārējo, ka tie modeļi visi viņi ir satrenēti uz milzīgiem pieejamiem datiem, tekstiem un visiem citiem resursiem internetā. Gan pieejamiem, gan arī tur grāmatas no bibliotēkām un no vispārējā. Ideja tāda, ka to ir sarakstījuši cilvēki. Un ja jūs izmantojat šos rīkus, var būt pilnīgi pārliecināti, ka tas rezultāts, ko jūs iegūstat, ir principā plaģiāts, savārstīts nevis no 1 vai 2, ko skolēni pareizi kādreiz darīja vai dabūja, nezinu kā viņi negribās pašam rakstīt, tad aiziešu, norakstīšu, tur salikšu kaut ko kopā. Tad, kur šeit jums ģeneratīvais mākslīgais intelekts ir rīks, ar kuru jūs varat plaģiarizēt uz vēlnu paraušanu. Tas ir tas, principā, kā viņš strādā. Tātad vēl viena lieta, ja jūs, nezinu, vai savā organizācijā, skolā vēl kaut kur ieviešat savējo kaut kādu to risinājumu, tur jums pasaka, kur jūs noliekat šeit, mēs apmācīsiet uz saviem resursiem un vēl kaut ko. Tad, varbūt skolā, varbūt tas nav tik svarīgi, bet principā organizācijās ir tā, ka, ja jau tā informācija modelī ir, un ja jūs pasakat, es esmu parasts lietotājs, man vajag to un to, tur nav iespēja norobežot, kuru informāciju tas modelis tur pievilks jūsu atbildi ģenerējot, vai kuru viņš tur izlaidīs. Tur tāds veidi vienkārši fiziski nav iespējami teorētiski, vismaz šodien. Tātad, nākamais risks lielākais ir tas, ka visi tagad, arī šis pasākums ir mākslīgais intelekts centrālā tēma, šie visi risinājumi un visi grib skriet līdzi laikam, bet visādas rīki un risinājumi, tehnoloģijas tiek ieviestas sasteigti, viņas tiek integrētas ar citām sistēmām sasteigti, un tajās visās vietās, protams, ir ļoti liela iespēja, ka būs kaut kādas kļūdas, ko var arī netik labi vārdi pazūd. Labi. Var sakot, ļaundari ir, un viņiem ir tendence izmantot visādas nepilnības sistēmās. Tātad, un, protams, kā jau ar jaunam, jūs ieviešat jaunu rīku, līdz ar to darbs ir, kādam tas ir jāpieskata, vai tur viss notiek un vispārējais, palielinās tā uzbrukuma virsma un vispārējais, kas ir kādam jāpieskata, var sakot, papildus resursi ir jātērē. Te ir daži piemēri man tagad turpinājumā par tām bildēm, par tiem, ko ar to mākslīgo intelektu, piemēram, šitas jau ir vecs, šitas jau ir ChatGPT 3.5, tas jau, bet, man tāda bilde bija pie rokas, ka tur, ja jūs šajā gadījumā bija saraksts kaut kur ar vietnēm, kuras nevajadzētu, kuras modelim bija tur priekšuzvedni, vai kā viņi tur sauc latviski, ko cilvēks parasti neredz, bet, tur ir instrukcijas, ko tam lietotājiem vajadzētu un nevajadzētu teikt, un tad ir veidi, to sauc par to, prompt engineering, kā latviski varat uzvedņu inženēriju, kur var viltīgi pārformulēt tās uzvednes, kad viņš tieši to, ko jūs negribējāt, lai tas modelis jums pastāsta vai uzģenerē, viņi tieši to arī dara. Runājot par attēlu atpazīšanu arī ir veidi, kā, ja jūs uzticaties, kad, mākslīgais intelekts tur man izdarīs vai pasargās mani, bet šeit ir tieši par kaut kādu kameru, kuram viņi jānosaka, vai ir vai cilvēks vai nav. Tie ir kaut kādi pētījumi, piemēram. Klasiskais šitas piemērs ir arī kaut kādas stopzīmes automašīnās, paļaujoties, kad tā mašīna redzes sistēma atpazīs un pareizi darīs kaut ko. 99,9% gadījumos viss notiks tā kā vajag, bet ir kaut kādi paņēmieni, kur pieņemsim uzlīmējot kaut kādus. Tas ir adversiālai piemēri. Var sakot, ir veidi, kā, tad ir neironu tīkli, viņi tur satrenēti, un ir veidi, ka tur pamainot kaut kādus, pilnīgi bildi netiek mainīti, stopzīme paliek stopzīme, bet šeit tā vietā, lai apstātos, šeit tā sistēma uztver, ka tagad ātrums īstenībā ir nevis 35 jūdzes stundē, bet 70 vai cik tur, nezinu. Jebkurā gadījumā tā sistēma, tie veidi, kā viņas nobrūk, arī nav izpētīti un nav zināmi. Tā kā tas arī no tā ir jāuzmanās. Tātad, protams, krāpnieki, mēs izmantojam savām parastajām vajadzībām, bet krāpnieki arī, viņi arī ir tehnoloģijām līdz, un viņi rīkus izmanto. Kā rezultātā mums nāk izziņas, mums nāk e-pasti, mērķēti tieši mums, salasījušies informāciju no sociālajiem tīkliem,
visu par mums zina, var uzrunāt mūsu vārdā, zina, ar ko mamma tāds un tāds, vai kas mums tur māsīts vēl kaut kur. Nu, var sakot, problēma liela, jābūt uzmanīgiem. Nezinu, vai to skolās māca vai nē, bet es redzēju piemērus, kad bija pieminēts, ka tas ir viens no virzieniem, pie kā tiek strādāts. Man liels prieks. Klasiskais piemērs man bija pieminēts. Viss vienmēr atdurās pret naudu un nezinu, visi grib kaut ko pārdot. Un te tā vairāk filozofiski tā tēma ir, bet principā drošība burtiski ir tiešā pretrunā ar ērtību. Tas ir visās mūsu jomās, piemēram, jums ir telefons un visi saka, uzlieciet vairāk faktoru autentifikāciju, vēl kaut ko. Viss, tas čakars, man tur katreiz jāliek vēl telefons ārā, beigas jau ērtāk, tas vienkārši par vēl. Nu, tad tā ir klasisks piemērs, kur vai nu jūs gribat, lai ir ērti, un lai vienkārši, lai nav jāčakarējās, bet no otras puses, ja jūs gribat pasargāt tomēr un būt droši par to savu, nezinu, kas jums tur ir, bankas kontu parasti visdrīzāk, nu tad labāk tomēr ir pačakarēties. Un, protams, es jums neieteikšu būt modriem visu laiku un visu vienmēr pētīt un skatīties, bet ir klasiskie veidi, kā ja jums piezvana, nezinu, izklausās dīvaini, tipa brāļa, kas tur sieva, bet kaut kāda robotizēta balss izklausās. Nu, labi, es nezinu, vai mūsdienās jau zvani. Īstenībā ir jau robots zvani. Bet īstenībā klasiskais piemērs, kā, lai daudz nav jāstraucās, pasaka, es tagad nevaru parunāt, es tev pārzvanīšu. Bum! Problēma atrisināta. Protams, viņš zvanīja ar noviltot numuru vai no vēl kaut kāda, kā rezultātā. Ja jūs sazvanīsies, viņš saka, es tev nezinu, es tev neesmu zvanījis. Te ir bilde, var sakot, par modrību, par drošību, kā cilvēki sistēmās iekļūst, bet tas nav gluži par tēmu, bet principā mūsdienās tas, ka jūs tie deepfake, nezinu, kā to dziļviltojumi, tie ir un būs, un arī par to vienmēr ir jādomā, un jūs arī apmācot savus skolēnus, apmāciet jaunu paudzi, kas iemācīsies ar šiem rīkiem strādāt, un gan jau, ka viņi arī kaut kādā brīdī izdomās, varbūt var nopelnīt ar to visu. Var sakot, drošība ir tāda plaša tēma, es nezinu, tur ir vienmēr, runājot par drošību, ir tas riska modelis vai threat, kas ir apdraudējuma modelis, par ko ir jārunā, ko pasargāt, no kā pasargāt, kādi ir tie uzbrukuma vektori un vispārējais, un šī ir tāda pilnīgi man jauna un nezināma auditorija. Tā ka kaut kādi šie aspekti, par ko ir galvenais jāatcerās, kad tehnoloģijas ir jaunas, rīki ir jauni, nevajag par to satraukties. Tie vēl ar vienu intelektu tur nav, roboti tur nav. Tas, ka mēs ieviesīsim nevis šodien, bet pēc 5 dienām, nekas traks no tā nenotiks. Skolēniem, protams, ir piekrīt, ka ir jāizglīto kaut kādi pielietojumi, piemēram, klasiskais piemērs tur dialogiem, vai kā Platons latviski laikam saucās, arī savos rakstos rakstīja, ka, uzrakstīt ir viena lieta, bet tiešsaitē uzreiz sarunāties un ieslēgt to smadzeņu daļu, kas tieši ir radošo, ka tev tieši uzreiz ir es nezinu, vai ir kādas sistēmas, vai ar ko nevis uzģenerēt kaut kādu saturu, bet diskutēt tieši tādā formā. Es nezinu, vai var vai nevar. Gan jau vajadzētu kādam pamēģināt. Varbūt, ka nevis kā kaut kādu skolotāju, bet kā tieši īstenībā sanāk kā skolotājs, jūs diskutējat ar viņu, un viņš tieši uzdod jums nevis atbildes, bet uzvedinošus jautājumus. Piemēram. Tas var būt labs veids. Jā. Var sakot, tas man viss, ko teikt ir, es ceru, jā.